Pirmā diena jau citā provincē, Kanādā, Britu Kolumbija. Jā, ļoti kalnains apgabals, cik jau šobrīd sanāca nedaudz redzēt. Iesim apskatīt pirmo pilsētu Goldenu. Mēs tagad pastaigājāmies pa Goldenu un spriežam par tādu lietu. Mēs esam bijuši vairākās nelielajās pilsētās bibliotēkās un redzējuši tādus skatus, ka pusauģu puiši, piemēram, atnāk uz biblioteku spēlēt šahu. Vai bērni nāk spēlēt video spēles, protams, bez skaņas. Vai spēlēties ar Lego, vai trīsgadnieks ieskrien bibliotēkā pie plauktiņa un paņem grāmatu un saka, mamma, es ļoti gribu šo grāmatu paņemt, un viņš ķirsta un rāda citiem bērniem, kādas dzīvnieciņas viņš zina. Un, jā, cilvēki nāk uz bibliotekām, ņem šīs grāmatas, un tieši bērni ir tik ļoti sajūsmā par to. Un, es, protams, nezinu, Latvijā neesmu ļoti bieži gājusi uz bibliotekām, kā tur lietas notiek. Bet man šeit nav tādas spēļu stūri, vai varbūt, ka ir, labojiet mani. Bet redzēt to sajūtu, kā manā bērnībā, kad mēs tiešām savu laiku pavadījām nevis pie planšetēm un telefoniem, bet pētot kukaiņus vai lasot par kaut kādiem zvēriņiem vai kā tur piešķilt uguni campgroundā vai kaut ko tam līdzīgu. Un tā kā ļoti interesanti šī sajūta atgriezās šeit. Ir super priecīga diena. Tikai nedēļu vēlāk saņēmām savu pirmo algu. Esam nevis miljonāri, bet tūkstošnieki. Ir tāds teiciens. Iztiksim kaut kādu nedēļu. Štukanāri. Štukanāri. Mēs te staigājam un, protams, te ir kafejnīcas un liekas, ienāc alga, tad jau vajadzētu kaut ko garšīgi apēst un iziet ārpus mājas. Un kā tu man pārliecini, vai mēs varam vai nevaram atļauties? Mēs esam nostrādājuši mazāk kā stundu, lai atļautos savu pusdienas. Varam taču. Un tad mēs drīkstam, jā? Vai ka jā? Samaksājam cik? 30, gandrīz $2. Zupiņa, salātiņa, maizīt, saldumiņš, kafija. Aldis mācīsies mazgāt mašīnu šeit. Beidzot, pēc daudz grānas ceļiem atradām arī automazgātuvi un beidzot varēja arī nomazgāt. Rekur Dācina Ontārio atbraukus. Dodamies vēl senākā pagātnē par stundu. Ja salīdzinām ar Latviju, tad vasaras laikposmā esam -10 stundu senā pagātnē. Šodien tāda otrā braucošā diena un esam jau nokļuvuši līdz Revelstokai, otrā pilsēta Britu Kolumbijā. Pirmie iespaidi ir wow! Mums nebija stundas ierobežojumi par kuriem.
šorīt pat taisno bez brokastīm radās iekāra apskatīt ūdenskritumu ar nosaukumu Begbie Falls. Kā ir, Elisīte? Esi gatava? Smešs šeit ir ļoti skaists parādi. Aldim īstenībā šodien zvanīja no Konmoras, darbu piedāvāju, bet tur saka, ka nodokļi jāmaksā pašam. Tā kā pašnodarbinātajiem mēs gan nezinām, kāda šeit ir sistēma, un tas nedaudz biedē, un arī esam pārāk tālu prom. Tā kā diez vai šis būs tas mūsu variants, vai ne? Laikam jādodas tālāk būs. Dosimies tikai uz priekšu, iespējams. Paskaties, kā zibenti iespējas. Man šķiet, ka no tādiem arī ceļās tie ugunsgrēki. Pēc ūdenskrituma devāmies uz Revelstokas pilsētu atpakaļ un, protams, apmeklējām bibliotēku, kur vislabāk ir izdarīt arī dažādus datordarbus un, laikam vajadzētu vienreiz noskoties. Nu, mēs ceļojam jau pilnas 2 nedēļas. Un jāsaka, ka nedaudz jau tāds kā nogurumiņš piesadzies, ka nav varbūt tā ikdienas komforta, kas agrāk tur duša, gulta, leduskapis. Tā var dzīvot, tā var ilgi dzīvot, bet tieši šīs 2 lietas, leduskapis un duša, laikam pietrūkst visvairāk. Nu, vispār mums tie plāni mainās pa stundām, pa dienām. Bija doma, ka šodien jau taisamies pamazām prom no šejienes. Jo it kā atsaucās viena viesnīca, kura būtu gatava mums iedot darbiņu. Bet šodien atsaucās cits bizness. Un arī gatavs mums iedot darbiņu. Tad no tādiem, kuriem vispār neviens neatbild un nereaģē, mums pēkšņi ir 2 darbi potenciāli. Bet redzi, šeit nekad tu nevari paļauties, vienmēr kaut kas var notikt, varbūt evakuācija, var vienkārši apstāties viss, vai par tevi neatcerās un dienām neatbild. Tā kā solījumi ir tikai solījumi, kad būs līgums un strādāsim, tad parādīsim. Bet šodien un rīt mēs vēl paliekam šeit. Darbs ir tīrīt Airbnb apartamentus. Dodamies uz pirmo vietu. Teiks, kā ir daudz tīrīšanas īstenībā sanāk. Ir gan, jā? Mājsaimniece Aldis Rudzītis. Pirmā darba diena ir galā, tāda ļoti interesanta pieredze. Priekš manis kaut kas jauns, ja vismaz to skaitam kā darba pienākumus, bet varbūt Elise mums var pastāstīt sīkāk. Pirmām kārtām mēs svinam, ka mēs esam pirmo darba dienu izturējuši. Var sakot, mēs tīram Airbnb numuriņus, un tas ir tā kā tīrīt pašam savu dzīvokli, tā kārtīgi 3 reizes dienā. Dažiem no jums ir jautājumi, kā tad mēs mazgājamies? Nu, mēs mazgājamies tāpat kā visi citi, ar ūdeni. Pagaidām izbaudām mašīnas burvību, nav jāmaksā īre, un Kanādā ir tas plus, ka daudz kur var čučēt pa brīvu, bet ir savs brokastu spots. Elise mūs jau mēģina lutināt ar kaut ko. Virtuve, mūsu guļamista ir auto, mūsu duša būs publiskais basēns. Tev kā tā? 4. darba diena noslēgusies, noteikti nav mans sapņu darbs, bet nu labi. Lai ceļošana turpinātos, tad tādi gadījumi darbi ir jāpadara un laiks vakariņām. Elise kaut ko tapina. Būs pupiņas. Ko tu tur dzersi? Apelsiņu sulu. Vīrs lika nopirkt. Es varu īsumā ieskicēt, kā mēs dabūjām savu darbu. Pavisam vienkārši, tāpat kā visi cilvēki, sūtījām pieteikumu un CV Indeed vakancei, tieši konkrēti tīrīšanai. Sūtījām to kaut kādu 2 nedēļas atpakaļ, man šķiet, un beidzot man uzrakstīja.
Šī viena no retajām vietām, kur teica, ka nevajag nekādu interviju, bet vienkārši pajautāja, kad mēs varētu sākt. Teicām vienkārši šeit sievietē, ka mēs jau esam klāt un ka mēs būtu gatavi strādāt rīt, mums paveicās, mums nākamajā dienā ļāva strādāt. Kā jau teica pupiņas Erbeka. Pēc filmēt nāc ēst. Esmu iemācījies arī beidzot gultas saklāt, apskaties, kā izskatās. Elisai ir visforšākā zona. Alds vienmēr man atstāja virtuvi, tāpēc, ka šeit ir atrasts šāds skaists brīnums. Bet viņam paliek pots. Šis ir tāds ļoti skaists dzīvoklis, mums patiesībā ļoti patīk. Protams, vēl neesam pabeiguši tīrīt un kārtot. Krāsas ir ļoti, ļoti gaumīgs un tāds maigi zaļš pelēcīgs tons ar gaišu koku. Un arī tas plānojums ir tāds diezgan veiksmīgs šim dzīvoklim. Mēs jau tāds smeļamies idejas. Un šis patiesībā ir retums, jo šeit visi Airbnb cilvēki vienmēr pirms došanās čekošanās ārā saliek dvieļus kaudzē un pieliek pilnu braukmašīnu un iedarbina to. Cik stundas ilgāk mēs šodien strādājam, nekā bija paredzēts? 2,5. Kādam būtu aliņš vakarā pēc darba, bet man un arī tev būs apelsīts sula. Cheers! Parāda labāk, ko mēs vakariņā sēdīsim. Ko mēs ēdīsim? Parāda pat. Mēs atradām kaut ko līdzīgu pelmeņiem. Pirogijas saucās. Nezinu, kā būs. Gan 5 kg saldim jāpēd. Atradām pat arī mazo skābo krējumiņu, tā kā vajadzētu būt garšīgi. Es noteikti apēdīšu, jo šodien esmu dabūjis tikai vienu sieru maizi, 2 olas ar maizi un peanut butter maizi. Nu, nē. Tur iekšā ir kartupeļi. Kad neesmu dabūjis ēst, es nezinu, kā Elisai, bet man šķiet pats garšīgākais ēdiens. Kāpēc? Es esmu profesionāls. Mazgātais. Nu, mums mājās noteikti viss spīdās un laistīsies. Es diezgan gribēšu redzēt nākotnē vairs tīrāmas līdzekļus. Mēs šodien iztīrījām vesels 4 īpašums un pabeidzām darbu laicīgi. Vakar mēs pabeidzām darbus 2 stundas vēlāk nekā vajadzēja. Nu, apmēram tā. Man sāp kājas, tur ir milīgs suns. Un Alda saka, jāiet pastaigāties, ja mēs beidzot to varam, jo nav tik vēls, lai iet uzreiz gulēt. Man šķiet, ka te mūs īsti negaida. Jā, zālīti pat nav nokļauta. Vajag ideja no otras puses skatāmies skola, un pēc tam pienākot tuvāk saprotam, ka nē, tā ir vecā skola, kas šobrīd ir pārtaisīta par restorānu, kafejnīcu. Cik tev par šito maksā? $21 stundā. Tikko iztīrījām 2 numuriņus, kas bija tā kā šodien čekojās iekšā cilvēki. Šis ir 3, bet šeit neviens šodien nebūs, tāpēc mēs varam paņemt beidzot pauzīti. Un izmantot šo dzīvoklīti, šo virtuvi.
pusdienām. Protams, par pusdienu pārtraukumu neviens nemaksā. Tāpēc mūsu motivācija izdarīt to 10-15 minūtēs. Pirmo reizi tīrīsim reāli māju. Māja. Tā ir baisi. Tur ir lācis. Tur ir pagrabs. Bet mēs iesim pagrabā. Alts nāks man līdz man bail. Steps. Es negribu. Steps. Bet kur gaisma? Nepatīk te. Vīrs. Ieslēdz gaismu. Jēziņ. Te ir augsti. It kā jau smuki, bet nav omlīgi šeit. Pirmās 7 dienas ir nostrādātas, jābrauc jānoliek visu šī te krāva nost un jāizbauda laikam viena brīvdiena būs. Un šeit mēs parasti beidzam savu dienu. Te ir tādi milzīgi plaukti, pilni ar maisiem, kur ir tīrājis gultsveļas, ko mēs parasti ņemam līdzi un netīrās mēs metam tajā lielajā kastē. Un tad te ir tāds super nekārtīgs, bet tīrīšanas līdzekļu plauktiņš. Bet jā, mēs izmantojam to, ka te ir putekļu sūcējs un konteksts, parādīšu, ko Aldis dara. Var sakot, tīram mēs ne tikai darbā. Arī tad, ja mums nemaksā, mēs tīram. Mums jau nepietiek ar 8 stundu maiņu. Mums darbs vēl turpinās arī Latvijas darbiem. Jā, top melnraksts rokvakaram, kurš izskanēs Kurzemes radio ēterā trešdien, 7. augustā pēc 6 vakarā. Nu, kaut kas šāds būs. Tas ir melnraksts. Esam īstumā jums parādījuši, kur mēs ēdam brokastis. Un tagad parādīšu mūsu vānas istabu nosacīti. Šī te būs kā tualete. Ir vieta, kuras tīra zobus un sakot sev seju.